Čau, čau. Jā, mans nesenais video bija par to, ka mēs, ne mēs, bet es vispār ļoti reti garšoju fermentus no citiem, un es pastāstīju, kāpēc. Šodien bija īpašs cilvēks. Ļoti īpaša sieviete. Sieviete dvēselē, jā, un es viņai savu ekskluzīvo meloņu fermentiņu, un viņa man arī manas pašas pudelītē atveda savu pirmo, un kā viņa saka, pirmais, kurš kā 4 metieni jau tverdīt, nevis tas pirmais sanāca izcils. Un es jau jūtu no pudelītes, ka laba enerģija. Un kas tur ir iekšā, Saulīt nolasi? Iekšā mums ir piparmētra, mango. Liepziedi un kumelīt, laikam nevar rokraksteņi tā saprast, jā? Man nav tāds rokraksteņs, tas nevar saprast. Jā, bet kas ir tas pats galvenais, ko es gribēju? Mēs pagaršosim tūlītām. Un tas pats galvenais, ko mēs caur fermentiem varam nodot. Un šī jaukā būtne stāstīja, ka viņa deva draudzenei. Dzēra dārzā, pati aizgāja puķītes un taurenīšus vērot, un draudzene saka, tu mani ar fermentu ievedi kā citā pasaulē, un tik mierīgi palika. Protams, tur arī ir kūmelīte un liepziedi, jā, kā viņa pati dēvēja, eņģelisks ferments sanāca. Un tas, mīļā, ir tas pats svarīgākais, kas mums ir, ko mēs varam caur fermentu nodot, jā, mīlestību. Tas, ko viņš dara ar kuņu zernu traktoru, ir cita lieta, jā, un arī katram darīs citas lietas, ko mēs novēlam, un tas man likās, tas, kā saka, tas ir tas, par ko priecājās mana dvēselīte, kad es tādus stāstus dzirdu. Tā ir. Taisīs vaļā? Tagad, kā tu jūs ar video rāda, tagad mēs taisīsim šo burciņu vaļā. Tikai prātīgi. Mēs jau nezinām, kāds tur spēks. Teica, ka eņģelisks un maigs, bet tas jau nenozīmē, ka viņš var negāzi, sabies. Ceļās uz augšu. Tā, jāpagaida drusku. Ceļās. Varbūt nesanāks mums ar... Lūk, šādas mums ir skaistas glāzītes. Jā. Višķiņ pagaidīsim, lai nomierinās. Veda ceļā varbūt sakritījās mazliet. Jā, tas patīkamākā temperatūra ir, mums vitrīnā 14 grādi. Kad ir leduskapī, tad bišķiņ par augstu. Kaut gan Keita vispār mīl tādus ļoti vēsus. Jā, man patīk tā. Kā Keita man ir teikusi, ja nav augsta fermenta, tad es nedzeru. Tad es nedzeršu. Jā. Var jau, ja ļoti fermenta gribās, var virs izlietas. Citatēs? Nē, vēl Saulīt. Vēl ceļās, kā saka, vēl ceļās burbulīši dikti uz augšu, jā. Jā, jūti, ka būs ļoti skaists, garšīgs fermentiņš. Tā kā jā, tas vienmēr silda manu sirsniņu, kad cilvēki sajūt to, ko mēs varam nodot caur fermentiem, jā, kad nav tikai, jo cik biznesi ir piedāvāti par šiem 3 gadiem, un es saku, kāpēc tu, Kristīna, nesadarbojies ne ar vienu? Tev taču tas un tas. Bet paši skaistākie darbi top, kad ir viens, jo kā man bija, es biju vienreiz, man bija tāda draudzene kādreiz, un viņai bija, un bija vienkārši, viņa arī, es viņai pastāstīju par savu tirgošanu, kad es tirgoju gleznes, bet viņa vienkārši gribēja arī ar mani. Mēs tādu, labi, viņa ļoti gribēja. Un tad vienkārši es pateicu, labi, varam šodien, tā arī bija pagājuši gadu. Un viņa vienkārši ir par gadu vecāka par manīm laikam, jā. Un viņa iet 4. klasē. Ies 5. Un vienkārši ir tā to, ka viņa arī, kad mēs tirgojām, mums vienkārši neveicās. Kāpēc? Tāpēc, ka visu laiku, un viņa vēl māsa bija līdzi, kur ir mazāka. Un tad notika tā to, ka vienkārši es un
no manī nevienu glazmu nenopirka, bet visu pirka tikai no viņas un no viņas māsas, tikai tāpēc, ka viņas prasīja. Viņas prasīja nevis, viņas gaidīja, kad paši atnāks. Un, kad, piemēram, kāds tikai skatījās, saka, labdien, ko jūs gribat? Mums te ir šāda glazma, šāda, un ir jāgaida un klusi, kad pats cilvēks to gribēs. O, tu uzreiz, jā? Jā, tā kā Keita gan jau gribēja to pateikt, ka esam paši savas dzīves noteicēji, uzņemamies atbildību, sajūtām, un jā, negaidām, ka kāds cits mūsu vietā kaut ko izdarīs. Arī, jā. Nu, Keita ciet, tu taču man arī esi profesionāls. Parasts? Man es ļoti smagi smaržo. Bet parasts. Ikdienas? Ikdienas. Ikdienas, vai ne? Nav tāds baigi. Bet, nu, garšīgs. Maigs ļoti. Ļoti maigs. Man garšo tā. Man arī garšo. Man pats galvenais iedzerot fermentu, lai es nejūtu brāgu. Jo, ja ir brāga, tad es zinu, ka cilvēks ir grēkojis ar higiēnu, ar visu pārējo. Un šeit ir ļoti tīrs, maigs, aromātisks fermentiņš, kādu es ar prieku arī baudu. Jā. Ļoti garšīgi. Tā kā tā, Keitas stāsts maza aizkavēšanās fermenta attaisīšanā. Nekas, tā jau vienmēr ir. Nekas, Keita paspēja par savām tirgošanas un radīšanas lietām pastāstīt, jā. Nu ko, jābrauc piparmētrām pakaļ, tā kā Indra no mūsu sirsniņām uz tavas. Ļoti maigs ikdienas fermenti, tiešām ikdienā, ko tu varētu dzert, jo ir tādi fermenti, kurus tā, nu nedzertu katru dienu. Šis tad noteikti ir tāds burvīgs, jā. Kā vēl es varu pagamamu, tu runā, es parādīšu fermentu, kuru nevar katru dienu dzert. Kaut kas prātā, jā, tā kā mīļā Indra. Ļoti gards, man ļoti garšo. Ok, tu kaut ko stiepj ārā. Lūk, šo nevar dzert. Šeit tas mums ir 2,5 gadi, nebūs jau. Tur tā kā nekrotī. Kāpēc? Nevajag krotīt, jā, to kaut kādā īpašā momentā. Viens mums bija īpašais ferments, arī 2 gadu vecs ar gailene, krustsnagliņa ķiploks. Mēs nefilmējām, mēs visi vienkārši pakaifojām trietā, paturējām, kā saka, pie sevis. Nu ko, labi mīļie, jādodas Mums jādodas taisīt vēl vienu fermentu ar meža melanītēm, skujām, meža lapņām laikam un vēl piparmētrām. Tā kā gaidiet būs. Jāpiepēr piparmētrus, jo vakar tums uznāca melens neredzēja. Tikai, kā saka, mēs parasti palasu melens, un tad es kā balvu sāēdos tās melenes vēl cik var, tā kā es jau uz tausti tur ēdu melanītes. Jā, labi, lai jauks vakars visiem. Atā!